ar piespēlēm kaut kā klibo Pauļusliet. Vēl viens centrējums sola laukumā. Timofejevs spēcīgi un Perez arī pāri. Bumba. Netiek viņš tai klāt. Sokolovs pret Žigājevu centrējums. Timofejevs. Un bloķē Timofejevu sitienu. Pārstaši Ventspilsnieku pusē bija bīstami momenti. Un pievērš tāds kobras kodiens. Un atkal viņiem nelabvēlīgāks kļūst. Turkaus, siniets, Turkaus! Hei, jā! Uzreiz uzbrukums Smailē dodas, pamost arī šeit publika. Uz Martīnes piespēle, Martīnes aizbēg no sākuma. Timofejevs. Aktīvi lauzās viens pats uz priekšu. Ventspilsniekiem jādomā, kā laust. Atkal vispirms izlīdzināt rezultātu, pēc tam jau par kaut ko vairāk. Dāvs Ikaunieks. Vispār vēl pirmajā puslaikā nav gūs nevienas vārtus, interesants fakts. Nu, šogad ir tās plaisas starp vadošajām un zem vājākām komandām lielāka nekā citkārt. Vladislavs Kozlovs piespēlē Abdultofikam. Nu, Kozlovs sezonu sāka stabili spēlēja pamatsastāvā, visu laiku spēlēja pamatsastāvā, bet tad izkrita no tā. Jančuks krīt. Nu, ko padarīs? Futbolā krīt bieži vien spēlētāji. No kurākins vārds ir gūst, tad Timofejevam gribās arī. Nu, jau uz laukuma centri tiek aiz. Ahmets labi saglabā gan bumbu, gan līdzsvaru. Timofejevs piespēlē. Jančuks pār dibentrāpas. Daņilos arī savainojuma ziņā viņam vajadīgi speciāli atkāpi pēdējā virslīgas spēlē šeit pat Zemgales Olimpiskā centrā pret Rīgas Daugavu. Viņš spēlēja Latvijas otrajā spēcīgākajā futbola klubā Raba, kļuva par Latvijas vicečempionu. Jančuks nedaudz nestrādās līdz bumbai, Abdultov. Tarāsovs. Pavisam drīz jau pēc pāris dienām arī notiks Eirokaus izloze. Tur savus pretinieks uzzinās gan Ventspilsnieki, gan arī Daugavpils futbolisti. Tiek spēlētāji, es padāju piesakt, vienkārši šāds divas komandas nevairās un šāds pēc cīņas. Pagūs Kozlovs, pagūs Dorofeja, par kaut kādu tehniku, par kaut ko vēl citu izpildījumu, es neviens to neko nedomās pārmest. Ļoti augstsinīgi, bet varbūt nedaudz arī vieglprātīgi spēlē Ventspilsnieki. Lūk, kāda piespēles nav pie Ventspilsnieka. Tā kā precīzi piespēle nesanāk. Timofejevs. Augsta piespēle, bet Žatkins saglabā būtu. Numurs 20, Vadims Jančuks. Numurs 22, Ahmets Abdultofiks. Numurs 24, jau manis pieminēties, Tornīka Tarkinišvili. Šeit bīstams diezgan centrējums, Jančuks mēģināja uzsist. Punktus pret otrā piecinieku komandām zaudē Gaužām Reti un lielākoties punktus zaudē savstarpējās cīņās, kuru šogad nav nemaz tik daudz. Nu, šeit ļoti tāls sitiens Timofejeva izpildījumā, tika bloķēts. Un Ventspils būs jāiecentrē ļoti precīzi, jo, lai gan arī labi atvērās un skaisti guva vārdus ar galvu un nospēlēja meistarīgi, bet lielu daļu paveica tieši piespēlēties. Un tagad ļoti labs izgājiens Timofejevam, nu pēdējā mirklī Timofejevs piespēlēja Turkovam. Un arī tagad 2-0 un Ventspilī būsim godīgi, labu iespēju nav bijis vispār 35 minūtēs, neskatoties to, ka rezultāts ir 0-2. Un arī šīs Timofejeva sitiens daudz ko parāda. Nu, redz, ka Ventspilnieki nespēja neko izveidot, tāds izmisuma sitiens no 1,30 m garām, protams, gadās, ka trāpa, varbūt arī Ventspils. Laba piespēle tagad Tarkinišvili izpildījumā Jančukam, bet pret Jančuks ir par 3 pretiniekiem un nav šīs te labā pārējas Ventspilī, nav skaitliska sastāva priekšā. Tagad vēl viens Timofejeva tālstiens atkal tiek bloķēts un Pauls. Kaut kā bija izslēdzies jau no šīs epizodes. Tagad vēl viens aizsargs Timofejevs iet sodu laukumā, rikošets un bumbu garām. Jā, nu atbildes gājiens, var saprast, vēlmi saglabāt tomēr arī bumbu tikai. Un tagad, nākamūsīs, tā ir Timofejevs, Gribausks glābi. Izstiepās kā bulta Gribausks un atvaira šo te sitienu. Grupa pateikt, vai bumbu gāja vārds 4 stūrī vai nē. Jau minūtīt no kompensācijas laika ir pagājusi.
Vecpilnieku uzbrukumā. Rihikošēts, vēl grib aussiri. Činskis aicina komandu ieskrieties, bet sekotā vietā piespēlē atpakaļ Dubram. Viņam neizdodas pātrināt šos uzbrukumu būvēšanas fāzē. Iegūt pātrinājumu. 10-15 minūtēs metē tiešām izdodas kaut ko vismaz izveidot, vismaz mēģināt tā atvirzīt spēli no saviem vārtiem. Turkos. Sitiens ar Kremonijām apturēja Ventspils uzbrukumu, bet Zarnās kādītas vērtībā gan tas vēl nebija. Dubra. Ventspilnieki maina flangu. Turkos soli laukumā sitiens. Putniņam pirmā epizode, kur viņam tiešām nav. Prīļāns ir atpakaļ laukumā, lai kā meta ir pilnā sastāvā. Piespēle brīvā malā Timofejevam. Timofejevs Žigājevam. Lieliski iespēja Žigājevai bumba no Ventspilnieka. Paulo saņemot bumbu, tā bija tikai pa pusīt ārā no laukuma, bet tomēr bumba jāšķērso līniju pilnībā. Labi, Turkos brīvajā zonā iesiet, Turkos laukumā apstājas, meklē iespēju piespēlēji, tālo malu, tālo stabu Tarkinu Šilī, būs vēl vien kurī. Tālu piespēle Jančukam. Pirmais spēlēja, lai gan vēl riskanāt, protams, nospēlēja tas, kurš viņam iedeva pirms tam pa gaisu šo piespēli. Nu, Pustīts ļoti augstnīgi nospēlēja Varenko. Šeit Turkos apspēlēja Savinovu, bet tomēr pēdējā brīdī viņam bumbu uzsit. Jau bija atvēzējies Danīls centrējums, cerams piespēle gar vārtiem.